Vai ir nocis prātā, ka vārdi, ko lietojam ikdienā, patiesībā slēpj sevī elegantus, gandrīz vai matemātiskus modeļus? Šajā reizē mēs atklāsim tos slēpenos noteikumus, kas stāv aiz labi pazīstamām vārdu spēlēm, un sāksim ar vienu, ko ļoti iespējams daudz jau zina. Tātad, kam mēs šodien pievērsīsimies? Mūsu ceļojums sāksies ar vienkāršu mīklu, bet ticiet man, tas aizvedīs mūs līdz pat valodas dziļākajiem mehānismiem. No spoguļa attēla simetrijas līdz vārdiem, kas paši sevī noslēdz apli. Labi, ķeramies klāt pirmajai daļai. Sāksim izpēt ar vienu slavenu lingvistiskās maģijas piemēru. Teikumu, ko var lasīt vienādi gan no sākuma, gan no beigām. Lūk, ikonisks serbu teikums. Ana voli Milovana. Tulkojumā tas nozīmē Ana mīl Milovanu. Šķietam pavisam vienkārši, vai ne? Bet šeit slēpjas tāds mazs lingvistisks triks. Ja mēs mēģinām to lasīt atpakaļ, burts pa burtam, teikums paliek pilnīgi nemainīgs. Un te ir tas galvenais jautājums. Jā, tas ir interesanti, bet kāpēc? Kas tieši valodas struktūrā ļauj izveidot tik perfektu simetriņu? Paskatīsimies nedaudz dziļāk par pašu acīmredzamo. Izrādās, šim fenomenam ir arī formāls nosaukums – palindroms. Tā nav vienkārši nejauša vārdu spēle, bet gan struktūra ar perfektu, gandrīz kā spoguļattēla simetriju. Un tas nav tikai viens teikums. Lūk, vēl daži piemēri. Un tie parāda, ka valodā pastāv vesela sistēma, kas ļauj veidot šādas elegantas konstrukcijas. Tie nav tikai atsevišķi kuriozi, bet gan līkumsakarība. Labi, tagad iedziļināsimies palindromu mehānikā, kāpēc dažas formas ir biežāk sastopamas nekā citas. Izrādās, atbildes slēpjas gramatikā. Šajos teikumos bieži vien ir tāds kā centrālais punkts, piemēram, teikumā urīmu idu ļūdi un mīru vārds ļūdi, kas nozīmē cilvēki, ir pats centrs. Viss, kas ir primstā, ir precīzi spoguļa attēls tam, kas seko pēc, radot perfektu simetriju ap šo vienu asi. Bet te atklājas, kas patiesi interesants. Varētu šķist, ka vārdu līmenī palindromus atrast ir vieglāk, bet serbu valodā ir tieši otrādi, tie ir reti. Kāpēc? Jo dažādās locījumu galotnes bieži vien izjauc simetriju. Tajā pašā laikā tieši šī gramatiskā elastība ļauj valodai spēlēties ar vārdu secību un veidot daudz sarežģītākus un elegantākus palindromus jau veselu teikumu līmenī. Taču simetrija nav vienīgais slēptais modelis valodā. Tagad paskatīsimies uz citu mīklu, kas nav balstīta uz spoguļattēlu, bet gan uz cilpu. Tātad, nākamais uzdevums. Kas kopīgs šiem diviem vārdiem? Kajak un kundak. Jā. Kajak ir palindroms, bet kundaks, kas nozīmē ieroču laidi, nav. Tomēr tiem ir kāda ļoti svarīga kopīga iezīme. Vai to var pamanīt? Atbilde ir tāda, ka abi vārdi sākas un beidzas ar vienu un to pašu burtu kā. Tas rāda tādu kā strukturālo noslēgtību sava veida cilpu, kur beigas atgriežas atpakaļ sākumā. Un šeit ir tā būtiskā atšķirība. Te vairs nav runa par perfektu spoguļattēlu. Tā vietā fokus ir tikai uz galējiem punktiem, sākumu un beigām. Tā ir, teiksim tā, strukturāla noslēgtība, nevis atspulgus. Un tagad seko atklāsmes brīdis. Izrādās šī cilpas veidošanās nebūtu nav nejauša. Tā ir paredzama pat likuma sakarīga gramatikas iezīme. Paskatīsimies tieši uz visizteiktāko piemēru. Vārdiem, kas sākas un beidzas ar burtu kā. Izrādās šādu vārdu ir pārsteidzoši daudz. Bet kāpēc tā? Izrādās, recepte ir pavisam vienkārša. Pirmkārt ir nepieciešams sākuma burts, kas valodā ir bieži sastopams, piemēram, kā. Un otrkārt ir nepieciešams ļoti produktīvs piedēklis, kas beidzas ar šo pašu burtu. Serbu valodā tāds ir piedēklis ak. Un šī tabula atklāja visu sistēmu darbībā. Vārdi kā kundak, krahak vai korak, visi beidzas ar kā, pateicoties šim ļoti produktīvajam piedēklim ak. Un ja to apvieno ar faktu, ka kā ir bieži sākuma burts, sanāk, ka valodas gramatika pati sistemātiski rada šos cikliskos vārdus. Tā nav nejaušība, tā ir iebūvēta morfoloģijas likuma sakarība. Un nobeigumā paplašināsim perspektīvu. Kā vārdu struktūra var radīt jaunus, vēl dziļākus nozīmes slāņus? Lūk, vienkāršs, bet spēcīgs vārds – krāj. Serbu valodā tas nozīmē beigas,
bet sagatavosimies tā pēdējai transformācijai. Sadalīsim to sastāvdaļās – K, R, A, J. Katrs burts ir kā atsevišķs elements, kas gaida, kad to pārkārtos. Un tagad, ja mēs noņemam tikai pirmo burtu, atklājas kas jauns. Vārdā kraž, kas nozīmē beigas, ir apslēpts vārds rai – paradīze. Šis atklājums piedāvā tādu skaistu noslēdzošo domu par bēgu dabu. Varbūt tās nemaz nav tik galīgas, bet ir tikai pārēja uz kaut ko jaunu. Un tas, protams, liek aizdomāties, ja tik vienkāršos vārdos ir apslēptas šādas attiecības un nozīmes, kādi vēl noslēpumi gaida atklāšanu valodā, ko mēs paši lietojam ikdienā.